Katra garša sākas ar cilvēku, viņa rokām, rūpēm un ticību savam darbam. Garšas pētnieku ceļš ir stāsts par Latvijas zemniekiem, par darbu, kas prasa spēku, bet dāvā garšu, kurai nav robežu. Kā sākās Brūzīla lielops? Tas sākās ar to, ka mums pašiem ar vīru garšo steiki, ļoti garšo. Mēs viņus pirkām no citiem saimniekiem. Es domāju, bet paga, taču paši varam no saviem lopiem. Sākām paši piedāvāt steikus citiem, sākumā radiem draugiem paziņām, kamēr izveidojām saldu mazu veikaliņu. Un atnāca PVD kontroli, pieņem to veikaliņu un saka, nu tā, tev tagad tirzniecības vieta ir. Nu tu te var visu kaut ko tirgot. Un tad jau sākās. Veikaliņš atrodās saldus tirgū un ir jau izveidota internetu veikala platforma, braucam piegādēs uz Rīgu un tā tas ir aizgājis. Šeit ir mana vieta, mana dzimtene, mana Brunava, kurā es uzaugusi un dzīvoju. Piepildīts ir mans bērnības sapnis, kad man būs aitu ganāmpulks. Un kad es varēšu ēst daudz saldējumu. Un tas man ir izdevies. Pie manis var braukt ciemos, izskatīt, kādas aitas izskatās, pačamdīt aitu vilnu, parunāties ar aitām. Bet pats vērtīgākais tas no manām aitām, kas dzīvo Brunavā, ir aitu piens. Patiesībā aitu piens nav ar īpašu garšu, kā daudz domā, kad aitas smaržo, tad arī piens smaržos, bet patiesībā tā nav. Aitu piens garšo ļoti labi. Mēs esam zemnieku saimniecība Pilslēs. Pamatā esam piena ražošanas saimniecība. Dažus gadus atpakaļ esam uzsākuši kvalitatīvu lielopu gaļas krustojumu audzēšanu, un šobrīd piedāvājam Latvijas tirgū kvalitatīvu lielopu gaļu. Sākumā saskārāmies ar ļoti lielu skepsi, vai vispār Latvijā ir iespēja izaudzēt labu lielopu gaļu. Taču ar neatlaidīgu darbu esam sasnieguši vienreizējos fantastiskus rezultātus un gūstam katru dienu atzinību no mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Ieklausoties mūsu klientu vēlmēs, mēs esam padarījuši šo iepirkšanos pieejamu, ērtāku, ieviešot pašapkalpošanās leduskapjus, kas ir pieejami visiem klientiem atsevišķos tirdzniecības centros Rīgā un Rīgas rajonos. Es esmu Ieva, un tie ir mani sieri. Mēs ražojam Ievas sieru no mūsu pašu saimniecībā iegūta piena, no silta, tikko izslaukta, nepasterizēta piena. Ievas sieri tiek nogatavināti minimums 2 mēneši. Jo sieras ilgāk nogatavinās, jo tam ir izteiktāka garša, smarža, tas kļūst arī cietāks. Bet, lai patiktu gardēžiem, mēs ražojam arī ar dažādiem garšaugiem sierus. Tie ir vismaz 10 garšaugu maisījumi. Gan ar amoņa sēkliņām, ar tomātu baziliku, ar pesto, mums ir arī ar lavandu un trifelēm. Mums ir prieks un lepnums darboties Latvijā, savās mājās. Mēs esam mūsu ģimenes saimniecībā Lejas Kroķos, kas ir mūsu bērnības zeme. Te viss ir pilnīgi autentisks ar lauku sētu, kurā ir tie mīļie dzīvnieki, truši, kazas, siventiņi, vistas. Tā kā mēs atceramies, kā bija kādreiz mūsu bērnībā. Un iespēja vaļāties zālē, izdauzīties pie upes un būt dabiskam tādam, kāda mēs esam, kāda mēs gribam būt. Un tāpēc pie mums viesi brauc ciemos un atgriežas atkal un paņem kādu vienmēr līdzi un jau stāsta, šeit būs tas, šeit mēs varēsim darīt to, mēs varēsim pamīļot, mums dos rokās, mums ļaus pašiem pabarot. Un te drīkstēs skriet, te drīkstēs uzvesties tā kā gribas, no sirds. Un par citiem saka, cilvēki ir ar putniem, bet mēs šeit Lejas Kroķos esam ar trušiem.